Šis būs stāsts par karostu. Vēsturiski, militāri un arhitektoniski unikālu kompleksu, kas mūsdienās top par vienotu turismu objektu. 19. un 20. gadsimta mijā pie Baltijas jūras saduras divu impēriju – Krievijas un Vācijas intereses. Latvijas teritoriju tajā laikā pārvaldīja cariskā Krievija. Liepāja vācu un krievu aprindās tika saukta par Libavu. Tā kā Baltijas jūrā parādījās spēcīga vācu flote un Krievija baidījās no uzbrukuma Kurzemes piekrastei, Krievijas Baltijas jūras kara flotes galveno bāzi tika plānots pārcelt no Kronštatas pie Sanktpēterburgas uz Liepāju. Krievijas cars Aleksandrs III 1890. gada 15. janvārī paraksta ukazu par jūras cietokšņa būvniecību Liepājā. Tā Liepājā sākās jūras cietokšņa jeb karostas celtniecība. Tika nozīmēts karostas celtniecības vadītājs, inženierpulkvedis Makdonalds un cietokšņa objektu betonēšanas darbu vadītājs inženierkapteinis Žitkovs. 19. gadsimta beigās Liepāja bija 3 reizes mazāka nekā šodien, bet tai bija vairākas nozīmīgas priekšrocības. Neaizsalstoša osta, tā atradās vistuvāk Vācijas robežai un izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums. Pilsētu ieskauj Liepājas un Tosmaras ezeri. Ziemeļos no pilsētas tika izrakts karostas kanāls Krievijas kara flotes izvietošanai un blakus uzcelta kara pilsētiņa. Izgriežams tilts savienoja karostu ar Liepāju. Tas joprojām ir vienīgais funkcionējošais izgriežamais tilts Baltijā. Karostas kanāla tālākajā galā tika izveidots remonta baseins ar 2 milzīgiem sausajiem dokiem un blakus uzbūvēta kuģu remonta rūpnīca. Karostā bija paredzēts izvietot vairāk kā 140 kuģus. Interesanti, ka pašas pirmās zemūdens Krievijas impērijā tika uzbūvētas karostā. Karosta bija autonoma pilsēta ar savu pārvaldi, elektro- un ūdens apgādi, dzelzceļa un pasta stacijām, kā arī baložu pastu. Militārā un sabiedriskā dzīve karostā kūsāt kūsāja. Virsnieku atpūtai un izklaidei jūras krastā uzcēla neticami greznu virsnieku saietanāmu, kura priekšā vienmēr bija rezervēta piestātne imperatora jahtai Polārzvaigzne. Uzcēla arī garīgās dzīves centru Svētā Nikolaja jūras katedrāli, uz kuras iesvētīšanu 1903. gadā ieradās pēdējais Krievijas imperators Nikolajs II ar ģimeni. Karostas pārvaldē dienēja krievu aristokrātija, te dzīvoja viņu ģimenes. Inteliģentā sabiedrība dzīvoja noslēgtā vidē, un atšķirtību no Krievijas viņi centās kompensēt ar aktīvu kultūras un sabiedrisko dzīvi. Te mita turīga un elitāra sabiedrība, kulturāla un augsti izglītota. Attiecīgi veidojās arī karostas vide. Vēsturnieki vēl šodien apgalvo, ka reiz te bija Pēterburga miniatūrā. Krievu-Japāņu karš, kurš sākās 1904. gadā, skāra arī Liepāju. Tieši no karostas otrā Klusā okeāna eskadra devās vairāk nekā 7 mēnešu ilgā ceļojumā apkārt puspasaulei, lai aizstāvētu Krievijas impēriju tālajos austrumos. Tomēr Cusimas jūras kaujā tika piedzīvota smaga sakāve, kurā Krievijas impērija zaudēja 30 kara kuģus un apmēram 5000 cilvēku dzīvības. Kritušo godināšanai pie Svētā Nikolaja pareizticīgo jūras katedrāles ir izveidota piemiņas vieta. Karostas aizsardzībai ap Liepāju tika izveidotas 14 artilērijas baterijas, kurās kopā bija paredzēts uzstādīt 227 lielgabalus. Līdz 1903. gadam paguva uzstādīt tikai 5. daļu no plānotā skaita. Krievu-Japāņu kara pieredze pierādīja, ka 12 km attālums, ko šāva karostas lielgabali, vairs nav pietiekams, lai aizsargātu floti gadījumā, ja ienaidnieka tālšāvēja artilērija novietojas augstienēs ap pilsētu.
Tādēļ nocietinājumu izbūvi pārtrauca, daļu lielgabalus pārveda uz Kauņas cietoksni, bet citus vienkārši iebetonēja piestātnēs kā polerus kuģu pietavošanai. Pašas nocietinājumus mēģināja saspridzināt, tomēr tas neveicās tik labi kā plānots, un forti sākotnējā veidolā ir apskatāmi vēl šo baltu dienu. 1914. gadā sākās Pirmais pasaules karš, kā rezultātā Eiropā bruka impērijas un veidojās jaunas valstis, tajā skaitā Latvijas Republika. Taču līdz tam Latvijas zeme 4 gadus tika postīta kauju ugunīs. 1914. gada augustā un arī vēlāk vairāk kārt Liepāju no jūras bombardēja vācu karakuģi, bet līdz pat 1918. gada novembrim Liepāja bija vācu okupācijas armijas aizmugures bāze. Nodibinoties neatkarīgai valstī, bijušie ienaidnieki, vācieši un krievi, apvienojušies von der Goltza un Bermonta vadībā, negribēja nedzirdēt par brīvu Latviju. Neatkarības cīņu laikā bermontieši mēģināja ieņemt ziemeļu fortus un ielausties pilsētā, bet latviešu karavīru varonība piespieda bēgt gan vācu, gan krievu ķeizaru piekritējus. Latvijas Republika kara ostu pēc vācu okupācijas saņēma nolaistu un izpostītu. Latvijas armijai nebija vajadzīgas daudzās ēkas un specifiskās būvis, tādēļ daļu no tām izmantoja civiliem mērķiem. Taču karostā bāzējās hidroplānu vienība un mūsu zemūdenes Ronis un Spīdola. Bijušajās cara armijas kazarmās novietojās Ventspils un Liepājas kainieku pulki, kā arī Kurzemes artilērijas pulks. Karostā bija aktīva saimnieciskā, sabiedriskā un kultūras dzīves rosība. Ar karostu cieši saistīts izcilais latviešu lidotājs un aviokonstruktors Herberts Cukurs, kura lidotprasme apliecina pārgalvīgais lidojums zem Kalpaka tilta 30. gadu vidū. Karostā Cukurs būvēja lidmašīnu C3, ko nosauca par Kurzemes hercogieni. Ar to viņš devās pasaules slavenajā lidojumā uz Gambiju, Āfrikā un atgriezās jau kā visas Latvijas varonis. Par liepājnieku rakstīja lielākās pasaules avīzes, tika izdotas grāmatas un pastmarku sērijas. Pēc šī ceļojuma Herberts Cukurs uzbūvēja vēl vienu lidmašīnu, kurai deva vārdu 3 zvaigznes, un ar to devās uz Japānu. Vairāk kā 40 000 kilometru garais lidojums guva nedalītu pasaules atzinību. – 1940. gada vasarā saimnieciskās, sabiedriskās un kultūras dzīves rosību pārtrauca padomju okupācija. Sākās baigais gads, un komunistu zvērības turpinājās līdz 1941. gada jūnijam, kad vācu maršiem skanot un ugunsgrēku dūmiem piepildīts Liepājā ienāca Otrais pasaules karš. Otrajam pasaules karam beidzoties Latvija kļuva par padomju sociālistisko republiku, karosta par PSRS militāro bāzi, bet Liepāja par slēgto pilsētu, kur bez īpašas atļaujas pat lauku radiniekiem iebraukt nebija ļauts. Pirmās jaunbūves tappa ievērojot karostas kopējo veidolu. Taču 20. gadsimta 70. gados strauji palielinājās karostas iedzīvotāju skaits, jo pie dienestā esošajiem virsniekiem uz Baltijas valstīm, tuvējām ārzemēm, pārcēlās militāristu ģimenes no visas plašās Krievijas. Radās nepieciešamība pēc dzīvojamām mājām, un triecienu tempos uzceltā daudz dzīvokļu blokmāju apbūve haotiski izmainīja karostas vaibstus. Padomju Savienībā, protams, dievnams bija liekas, tāpēc tika aizkrāsots kupolu zeltījums, pazuda reliģiskie simboli un katedrāle pārtapa par matrožu klubu, kur jaunatnes izklaides sita augstu vilni. – 20. gadsimta 40. gadu vidū pasaule iepazina jēdzienu augstais karš,
un sākās divu galveno pretspēku ASV un PSRS bruņošanās sacensība. Karostas kanālā bāzējās padomju zemūdenes. Amerikāņu militāristi ar satelītu palīdzību centās izspiegot, vai padomju zemūdenes atrodas ostā, vai arī devušās izlūkošanas operācijās pie rietumvalstu krastiem. Lai ienaidnieka acīm noslēptu zemūdeņu atrašanās vietu ostā, tika izbūvēts speciāls betona angārs. Tagadējo Baltijas valstu jūras krasta līnija tolaik bija PSRS ārējā robeža. Teorētiski Padomju Savienībā augstākais soda mērs skaitījās izraidīšana no valsts. Patiesībā komunisti visiem spēkiem centās nelaist projām nevienu, kas gribēja pamest šo valsti. Cilvēkiem, kas mēģināja izbēgt no PSRS, tas gandrīz vienmēr maksāja brīvību, dažkārt pat dzīvību. Par laimi, 90. gadu sākumā Padomju impērija beidza pastāvēt, un 1994. gada maijā Krievijas armijas pēdējās vienības atstāja karostu. 20. gadsimta 90. gadu vidū karostai dzīve bija jāsāk tikpat kā no nulles. Pēc Krievijas armijas aiziešanas kara pilsētiņa pēkšņi kļuva pustukša, visiem pieejama un mazliet biedējoša. Karostā vēl daudz viet ir redzamas varu un laikmetu maiņu cirstās brūces. Tomēr, lai arī lēnām, bet neatlaidīgi, karosta mostas jaunai dzīvei. Karosta, kas savulaik tika būvēta tikai militāriem mērķiem, beidzot no kara pilsētiņas kļuvusi par pilntiesīgu Liepājas pilsētas daļu, un 30 000 zaldātu vietā te dzīvo 7 000 liepājnieku. Karostas kanālā piestāja kravas kuģi, atjaunoto karostas tiltu brīvi var šķērsot bez caurlaides uzrādīšanas. Šeit atrodas arī daži militāri objekti, jūras spēku mācību centrs un no jauna uzbūvētais Baltijas ūdenslīdēju centrs. Savu spožumu pamazām atgūst virsnieku sajietinājums. Mūsdienās karosta ir turistu iecienīts galamērķis. Te darbojas windsurfinga klubs Rietumkrasts. Iemīļota pastaigu vieta gan karostas iedzīvotājiem, gan viesiem ir gandrīz 2 kilometrus garais Ziemeļmols. Ziemeļa fortos tiek piedāvātas ekskursijas ar lāpām pa pazemes labirintiem un spiegu spēle bēgšana no PSRS, kuras dalībnieki atgriežas vairākus gadu desmitus senā pagātnē, tādējādi izdzīvojot epizodes no mūsu valsts nesenās vēstures, PSRS okupācijas perioda. Spēle dod iespēju dalībniekiem aktīvi līdzdarboties. Pašiem domāt, meklēt, skriet, slēpties, pieņemt lēmumus, palīdzēt biedriem. Spēles uzdevums ir saliedēti darbojoties, pārvarēt dažādus šķēršļus, atrast draugu, kurš pats nav spējīgs pārvietoties un nogādāt viņu drošībā līdz zemūdenei. Jau no 2002. gada populārākais turisma objekts karostā ir Karostas cietums, kur katrs apmeklētājs atradīs sev ko interesantu. Izzinošas ekskursijas, nervu skutinošu realitātes izrādi aiz restēm, maltīti cietuma stilā vai ekstrēmu nakšņošanu. Karostas potenciāls ar to, protams, nav izsmelts. Te ir ļoti pateicīga vieta mākslas un vēstures studijām, arhitektūras pētniecībai un dažādām kultūras aktivitātēm. Turisti ierodas un aizbrauc, taču karostas ikdienas dzīve rit savu gaitu. Arī katedrāle ir atdzimusi, nozāģētie krusti ir atjaunoti un saulē atkal laistās zeltītie kupoli. Zaldāti te vairs nelec kazačoku un neskatās kino. Ļeņina un Staļina vietā tiek slavināts Dievs. Dievs, svētī Latviju un atceries par retam arī karostu. Lūdzu,